Tā vien šķiet, ka digitālajā laikmetā cilvēki vairāk kā jebkad agrāk saskars ar nemieru. Cilvēks dara visu, kas ir viņa spēkos, lai apslāpētu šo diskomfortu. Un tomēr šāda veida miers vienmēr nāk ar sekām. Šajā video 3 dažādu sarunu prizmā no garīgās perspektīvas padziļinātāk apspriedīsim šo jautājumu, jo ir svarīgi ar sabiedrību runāt par lietām, kas izraisa diskomfortu. Bet vēl svarīgāk ir meklēt risinājumu, kā necīnīties vienatnē. Jautājums ir par mieru. Ko jūs saprotat par vārdu miers? Ar ko asociējas? Jā, ar ko asociējas vārds miers? Ar ģimeni, ar tādu laiku, kad nav stresa, ar dedzināšanu. Kā tev? Ar mieru pasaulē, kas nav kara. Kad apkārt kas nenotiek un tās ir mierīgi. Tagad es esmu mājās, klusumā, viss ir tāds mierīgs. Tagad es zīmēju, ir mieris. Vai miers jums ir svarīgs jūsu dzīvēs? Noteikti labāk ir būs viss mierīgs. Jā, man aiziet ziet, ja man ir miers. Jautājums, vai jūs saņemat pietiekami mieru šajā laikā? Nē, 9. klases eksāmeni nav mieru. Jā, man skolotāji arī visu laiku neliek mieru. Kā jūs, teiksim, ikdienā izjūtat daudz mieru? Nu, salīdzinoši tā. Vakarā kaut kad, pirms gulētiešanas. Jā, pirms gulētiešanas tā mierīgi sajūta. No rīta varbūt arī mierīgi. Tad jau kļūst skaļāk viss. Jā, tā. Kad var par neko svarīgi nedomāt, tad ir miers. Jā, tad iet brīvības. Kā, jā? Kas, teiksim, mieram būtu tas pretējais? Kā tu neizjūti mieru? Kas ir tas? Kaut kas ļoti dekomforta, kaut kas, nezinu, piemēram, cīņa. Tu minēji, teiksim, par skolu, tuvojas, tas varētu būt kaut stress, kaut kas tāds? Stress. Bet šobrīd 9. klasē jau tev izaicinošo to mieru atrast, jā? Okay. Kāds uztraukums. Jā, kāds notikums, par ko tev kāda atbildība, jā, tas tāds, ka tev jāuzsniedz. Teiksim, skolas vidā jūs arī saskaties ar to, ka jums tas miers kaut kādā mērā tiek izaicināts vai atņemts kaut kādā. Jā, diezgan bieži izaicināts. Dažādas uzdevumus un ir ar to atbildību, tādēļ diezgan daudz nevēlas uzstājums. Var meklēt mieru, iedarbināt savas smadzenes vai aizņemt savu prātu ar kaut ko citu, piemēram, ar kaut kādu spēlēm vai... Kur jūs audzisties to mieru, teiksim? Tu minēji arī ģimeni iepriekš. Jūs tā kā no ģimenes mēģināt saņemt vai no kaut kā cita? Es no draugiem, es no viņiem. Narkotikām, jā? Vai tas tev dod tā kā mieru ilgstoši vai uz kaut kādu brīdi tikai? Tad, kad vajag. Tu minēji zīmēšanu. Tu ikdienā arī zīmēji, ja? Diezgan? Jā, es eju uz mākslas skolu. Super. Māksliniecis. Jā, tas ir forši. Un tas miers, ko tu atrodi, tu minēji zīmēšanā, teiksim, tev ir miers bieži vien, kad tu zīmē vai kad esi mājās viens un tā. Vai tas miers ir uz neilgu laiku, viņš pazūd kādā brīdī, tas ir tāds ilgstošs miers? Dažreiz pazūd, bet, man liekas, ka miers nebūtu. Nevajag vienmēr mieru. Tātad esam kaut kādā mazliet traki. Cilvēki bieži vien saka tā kā, ka viņi ir kaut ko nolikuši savā dzīvē, viņi iedomājušies, ka viņi sasniegs kaut kādu lietu, tad viņi būs laimīgāki, mierpilnāki. Nu, teiksim, mēs varam raudzīties, kāds mašīna dabū vai māju, vai ne? Un beigās viņi tāpat nejūtās mierpilni, vai kā? Jūs gan jau arī esat dzirdējuši tādu Jack Andrew Tate, varbūt, ja? Ir kaut kas dzirdēts. Un viņam arī tā kā nauda beigās bija daudz, viņš sasniedza daudz ko. Tā kā iegādājas daudz ko, un viņš teica, ka viņam miera nav beigās. Kāpēc tā, kā jums šķiet? Jo tev piepildīt ar tikai sirdī, nevis ar mantību. Jā. Viņam bija daudz heiteri. Nē, bet tieši par to mieru, kā tā, ka tev ir tik daudz, kas tā kā it kā tev nauda, tev Tāpēc, ka citiem skauj. Bet esi dzirdējis, teiksim, arī par augstāku mieru, teiksim, varbūt esi dzirdējis pasaulē pārdaudzāko grāmatu, kas tā ir. Esi dzirdējis?
tev ir idejas? Vari minēt, varbūt. Kāda varētu būt pasaulē pārdotākā grāmata? Varbūt tev ir kāds idejas? Nav nekāds idejas. Nav. Tā ir Bībele, varbūt esi dzirdējis. Pasaulē pārdotākā. Daudz cilvēku un tā ir. Daudziem ļoti interesē, kas tur rakstīts, vai tā ir patiesība un tā. Un tur arī rakstīts tā kā Jēzus, varbūt esi dzirdējis par Jēzu. Jā. Viņš ir teicis tā kā savu mieru es dodu, nekā pasaule es dodu. Varbūt jūs esat dzirdējuši par pasaulē pārdotāko grāmatu. Esat kaut ko dzirdējuši? Vai jūs zināt, kāda tā ir? Vai ka 9. klase jums ir? Likumi, nē, es nezinu. Kā tev šķiet? Varbūt tu zini? 9. klase, vai ka jums eksāmens? Vai jūs zināt, kāda ir tāda idejas? Varbūt jūs esat dzirdējuši par Bībeli. Bībeli. Jā. Zināt, ka Bībele ir pasaulē lasītākā grāmata. Jo daudz cilvēku patiesībā tic tam, kas ir rakstīts. Vai jūs kādreiz lasījis kaut ko no tās? Jā. Ir lasīts, jā? Ko jūs domājat, tā ir patiesība? Jā. No, Es nezinu, es par to nedomāju. varbūt jūs kādreiz dzirdējuši par Dievu? Jā, es Kristu varbūt, ko esmu dzirdējuši. Es dzirdēju. Kristums tā teiks, pirmais tā. Par visu. Krusts, baznīca, ticība. Daudz cilvēku meklē mieru viņam. Kā jūs to raudāties? Jūs šķiet, ka pie viņam varētu atrast mieru, vai ne? Kas tavuprāt ir pasaules miers? Kas varētu būt viņa miers? Pasaules. Kāpēc tieši viņš izteica tādas vārdas? Ko tas varētu noprasīt? Kad nav mūsu pasaules miers, varbūt būtu, kad nav karš, nav nekādas pretenzijas. Otrs bija Jēzus miers. Jā. Mums, ka pasaules mieru būtu līdzīgi ar Jēzus mieru. Nu arī nav nebūtu kāds karš. Tā kā nemiera cilvēkiem, tā viss ir labi pret vienu otru. Jā. Paldies par tavu atbildi, jā. Tas, ko es gribu pateikt bieži vien, ka varbūt tev arī pašam kādreiz tā gadījies, ka tev ir kaut kādas lietas, kuras savā dzīvē gribi sasniegt, un tu kā domā, ka es sasniegšu šīs lietas, un tās man dos piepildījumu un mieru. Un tad, kad tās lietas sasniedz, tev patiesībā tu nesaņem to mieru, ko tas gaidīs, vai ne? Jā, tā ir. Un tas ir līdzīgi tas pasaules miers, kad cilvēks balstās uz to, ka viņš tā kā paļaujas, lai sasniegšu šo, respektīvi uz sevi paļaujas cilvēks, vai ne? Un arī tas ir redzams arī bieži vien pie bagātiem cilvēkiem, ka viņi tur iegādās lielas mājas un tā, un it kā daudz saka tā kā, ka nauda nevar tev padarīt laimīgi, ja? Bieži vien, ne? Uz īsu brīdi tikai tev ir tas, tā baudas, tā patīk, un līdzīgi ar mieru. Tas uz brīdi tev varbūt dod mieru, bet tev atkal nāk tās raizes. Tas man liek arī aizdomāties, ka tas pasaulē ir šis miers, bet tas miers nevar dot tādu pilnību tā kā. Jo vairāk es sāku sekot Jēzu Kristu, jo man sakārtojas tā kā dzīve vairāk. Es varēju iegūt to mieru. Arī tagad, teiksim, kad esmu darbā un kaut kādu izaicinājumu, esmu ļoti mierīgs, un arī cilvēki to pamata. Viņi bieži vien jautā, kādā veidā tev ir tik liels miers, kamēr pasaulē nav teikt tik liels trakums. Kā jums pašiem šķiet? Vai pasaulē aizvien kļūst ļaunāk, tas miers mazāk ir? Ja tieši otrādā. Es teiktu, ka varbūt jā, varbūt ļaunāk. Cilvēkiem vairāk tas sajūta, ka viss skaitina apkārt. Kā bija, es līdz tam, kas Bībelē rakstīts, tas patiesais miers ir Jēzu Kristu. Ja pasaule, teiksim, iet un tā vairāk projām, tas drīzāk arī pasaule iet postā. Mēs vienkārši gribam iedrošināt arī tevi, padomāt, ka, jā, ir pasaulīgs miers, ir kaut kas vēl pārāks. Šis miera devējs ir Jēzus Kristus. Varbūt esat dzirdējis par viņu jau kaut ko iepriekš, ne? Jā, esmu kaut ko mazliet dzirdējis. Jā, citu jautājums. Tu esi dzirdējis par ko Jēzus Kristus. Tu esi dzirdējis evaņģēlijas, kas ir? Esmu dzirdējis evaņģēli, bet es nezinu, kas tur tieši ir. Tu domā evaņģēlijas kā, kas ir Bībelē tā kā rakstīts, rakstiskais, ja? Jā. Tie Marka evaņģēlijas, Bībeles grāmatas, vai nē? Es tikai zinu tās Bībeles stāstus un... Jā. Jā. Īsti neesmu inženieris ar to. Jā. Kaut kur bērnībā vienkārši dzirdēji, vai tev kāda pieredze sanāk ir draudzē? Jā, tad kaut kas pieminēts bērnībā. Jā.
kaut kādu būt, nezinu, video esmu redzējis. Jā. Bet tā īsi iedzinoties tajā Bībelē, īsti neesmu tos populārākos stāstus. Jā. Vārds sakot, tas, ko es minēju evaņģēlijs, tas ir īsi tā apkopojot, tas ļoti plaši, bet tā apkopošu tādā minūtē centīšos pateikt to visu. Evaņģēlijs tā ir tā galvenā Bībeles esence, tas galvenais stāsts, ka Dievs sūta, izveidoja pasauli, izveidoja arī cilvēku tajā pasaulē, bet viņš deva cilvēkiem tā kā izvēli. Un cilvēks sačakarējās un sliktas lietas ienāca pasaulē, grēks, tā skaitā arī nemiers, stress un cieta visa cilvēks, visa daba, bet tas Dieva plāns ir, ka viņš sūtīja savu dēlu Jēzu Kristu pasaulē, kurš dzīvoja un nodzīvoja perfektu, bezgrēcīgu dzīvi un nomira pie krusta Golgātā, tā ir tāda vieta Golgāta, mūsu vietā, un ka viņš augšām cēlās. Un faktiski tā labā vēsts, jeb prieka vēsts, jeb evaņģēlijs, tas ir tas, kad Dievs to paveica, jo viņš mūs mīl. Un kāpēc viņš to veica? Tāpēc, lai mēs kā cilvēki, kā grēcinieki, kuriem ir nemiers, kuriem ir problēmas, stress, lai viņš mums dotu iespēju, kad visas šīs sliktās lietas, teiksim, ticēt tam, ko Jēzus ir izdarījis, un ticēt tam, kad Jēzus ir bijis, ka tas ir reāls stāsts, nevis kaut kāds izdomājums, ka tas ir autentiski, jo zinātnieki jau ir 100% pārliecināti, ka Jēzus ir bijis. Vienīgais, ko viņi nevar pierādīt, ka viņš augšām cēlies. Tur nāk tā ticība tieši, tur spēlē tā loma, tā visa ticība. Nu, lūk, un ko Dievs prasa no tevis, vienkārši ticēt tam, ka Jēzus ir vēsturiska persona, un ka viņš nomira par taviem grēkiem, tavām nepilnībām. Un ko viņš grib no tevis šajā dienā? Viņš grib, lai tu tā kā veido personīgas attiecības tā kā ar Dievu, pašu radītāju. Un kā tas ir? Tas ir caur Bībeles lasīšanu. Es zinu, ka tā ir sarežģīta grāmata, bet ko es tev varu pateikt, ka ir sarežģīta terminoloģija un viss kaut kas, bet rēķina tas ir tulkots. Tas no sengrieķu valodas, ko nāk, liekas tik sarežģīti, ja? Bet latviešu valodā ir iztulkots tas viss, un varbūt valoda ir grūta, bet tā doma tur ir skaidra. Un vispār jaunā darība, tas tāds grāmatu apkopojums par un ap Jēzu Kristu tieši kā personu un kā Dievu tajā pašā laikā. Nu, lūk, un tad Dievs prasa no tevis, teiksim, tu atgriezenisko saiti, ka tu tici viņam, ka tu, teiksim, lasi Bībeli un ka tu arī lūdz. Un kas ir tā lūkšana, tā vienkārši saruna ar Dievu. Tur nav nekāda formula, kā Dievs tev uzklaus vai kā, bet es vienkārši, ka tu sarunājies. Starp citu, ir YouTube'ā viens video, es nezinu, ja tev interesē šis temats vispār, bet tur viens ateists izdarīja tādu eksperimentu. Viņš 30 dienas pēc kārtas tā kā lūdz Dievu, vienkārši neticot viņam, kā ateists būdams. Un viņš saka, ka kaut vai viņš neticēja, bet viņš 30 dienas vienkārši mēģināja lūgt Dievu, un viņš nesaprata, un kaut kas mainījās tā kā viņā. Viņš kaut kas saprata, ka kaut kas ir tomēr tajā lūgšanā, tajā lūgšanas procesā. Tas interesantākais, ka lūgšana liekas, cik bezjēdzīgi, vai ne, kur Dievs vai mani dzirdēs un tā. Bet tu pamēģini, vai ne? Pamēģini kaut kās iesāc, vai ne? Kādu lūkšanu, teiksim, populārākā lūkšana, ko tu vari sakt. Tā kā Dievs, ja tu esi, es lūdzu atklājies manā dzīvē kaut kā redzamā veidā, un tad tu skaties, kā kaut kas tavā dzīvē izmainīsies vai kaut kas parādīsies, un tu vienkārši zinās, ka tas ir Dievs. Tā kā jā, tas tā vēsts. Paldies par tavu spēju uzklausīt. Paldies, ka tev bija laika. Bija riktīgi forši. Paldies tev. Paldies tev. Vai jūs, teiksim, esat arī savā dzīvē aizdomājušies par to mazāk vai vairāk? Jā, varbūt kādā mazāk ziņā, jā. Esmu aizdomājies, jā. Ka patiesībā ļoti daudz cilvēku ir meklējumus. Viņi meklē kaut kādas lietas savā dzīvē, meklē piepildījumu. Un tas patiesībā piepildījums ir tikai Jēzu Kristu. Es to pats vienkārši piedzīvojis, bijis arī tādā zemā punktā. Un domājis, ka no pasaules ir iegūst no mieru, bet patiesībā ir otrādā. Paldies tiešām, ka jūs uzklausījāt. Paldies tiešām, ka atbildējāt jautājumiem. Nelielā tāda perspektīvas arī, teiksim, gribu iedot. Varbūt jūs skatāties kādus podcasts vai kaut cietumīgus cilvēkus, Amerikā vai šeit Latvijā. Un viņi bieži vien arī saka, ka viņiem kaut konkrēti mērķi dzīvē, pēc kuriem viņi grib tiekties. Un cilvēki bieži vien smadzenēs ir tas tā kā, kad es sasniegšu šito, es būšu laimīgs, vai ne? Vai kad sasniegšu šo, man būs miers. Un tad, kad cilvēks sasniegs, teiksim, ko es nezinu,
super mašīnas vai kaut kādas mājas sasniedz, viņi beigās saprot, ka viņam tā papildus. Tas ir tas, kas patiesībā cilvēkiem ir, ka viņam tā tieksme vairāk, būt labākam par otru, bet patiesībā kā nekāda labākā, ka patiesais mīrs ir. Okay. Es varu jums aizlaukt par tādu? Ja? Okay. Tiks sarunāt ar jums. Paldies tiešām par atveltīto laiku. Tā jauka diena jums. Okay. Tu tici Dievam, tu minēji, ja? Tu to mieru arī rodi Dievā? Tādā ziņā, tu meklē viņam? Kādā tas izpaužās, teiksim? Es esmu lūdzu Dievu. Es domāju, ka šī būs tā kā random YouTube intervija. Tāpēc es runāju muļķības, ja? Kad lieto narkotikas arī. Bet viņas nelieto patiesībā. Es esmu lietot. Viņš brīvdienas. Viņš mel. Tu piekrīt, ka atšķirās uzreiz tā attieksme pret intervētāju, pret jautājumiem, kad tu zini, ka tiek runāts par garīgām tēmām un tu esi kristietis, vai ne? Man pašam arī tā ir bijusi problēma. Tā kā mums pienāk kaut kāds jautājums par, tad tas ir memoķības tās. Jā, es saprotu. Es arī nevainoju jūs, jo jūsu gados arī darīju visādas muļķības, bet es vienkārši gribēju iedosināt, kā arī es biju patiesībā jūsu gados, un arī galvā bija visādas muļķības, un es domāju, ka es mieru varēšu atrast datorspēlēs, draugos un tā. Jā, uz brīdi es atradu to mieru, tas miers man pagāja. Un tikpat ātri un atkal atnāca kaut kāds pēdas, raizes un tā. Un tad, kad es to mieru meklēju Dievā, es jau no bērnības gāju patiesībā uz draudzi. Arī bija ticīgs. Man nebija tās personīgā saikne ar Jēzu Kristu, jo vairāk es viņu iepazinu, jo patiesībā vairāk man tas miers bija. Tā kā tas jūs to raudzies? Teiksim, cilvēki tic uz Jēzu Kristu. Tajā ir izteikti Dieva. Es neesmu ne piekritējis, ne arī kāds noliedzējis. Es neeju ne uz baznīcu, bet Vai ir man ir diezgan vienalga. Tev vienalga? Var ticēt, var neticēt. Jā. Bet tu minēji, ka tev diezgan svarīgs ir tas miers, vai ne? Ka tas ir svarīgi. Jā. Un reik, ka Dievs tev to grib dāvāt. Bet tu pasaki man vienalga. Neiet kopā to. Laikam jā. Višķi pie rakstura varbūt jāstrādā. Jautājums, kā jūs domājat, pasauli iet uz labo pusi vai uz slikto pusi? Slikto. Uz slikto? Jā. Kā tu domā? Zemeslodes uzsprāgs. Uzsprāgs? Jā. Kur tas rakstīts? Kas to teica? Man tā liekas, ka... Tā liekas, ok. Jā, sāksies karš, viss uzsprāgs. Jā. Un atbrauks cipu. Cipu netieši, ok. Labi. Tu teici uz slikto pusi, kāpēc tā domā? Es nezinu, tas tā vienkārši pamanāms cilvēku uzvedībā. Jā. Un ar visādām jaunām lietām, kas parādās. Un arī kādām izdomātām reliģijām. Jā. Jā. Kā jūs domājat, Dievs mīt baznīcā? Nē. Kur ir Dievs? Uz sirdīs. Sirdīs? Jā. Kā tu domā, kur ir Dievs? Vai ir Dievs? Nezinu. Bet ja ir, tad sirdīs arī. Sirdīs? Jā. Wow, ok. Jautājums, vai jūs esat aizdomājušies, kas notiek pēc nāves ar jums? Mūžīgā dzīvība. Vai elle. Pēc nāves domāju, kad ir vai nu elle, vai arī to lido pa gaisu. Lido pa gaisu? Jā, vai iet kādā citā. Zini, kā to sauc reinkarnācija? Zini, no kurienes tas nāk? Nē. No hinduismu. Bet tu tici daļai hinduismam principā tagad? Es nekam neticu. Nekam netici? Arī sev? Netici saviem vecākiem? Vai nē? Nē, arī netici, jā. Nekam netici. Arī nekam neticēt ir ticība principā. Nē. Kas te? Tev mammas ir. Ok. Kā jūs domājat, ja jūs nomirsiet, kur jūs nonāksiet? Jūs teici debesis vai elle vai kā? Vai lidinās gaisā? Pagaidām elle, bet Elle? I'm working on it. Kā tu domā? Es iedomājos, ka mani aizsūtīs kaut Kā tu domā, tu esi labs cilvēks? Nē, galīgi Nē? Kāpēc? Es nepatīšu nevienam, izņemot viņam. Nepatīk nevienam. Es ceru, ka es tev patīku. Kā tu domā? Tu esi labs cilvēks? Mēs esam vēl. Nē? Es nezinu. Tu taču viņiem es patīku. Bet pēc kā tu spried, ka tu teiksi, ka jūs, jūs sakat, ka jūs esat cilvēki, pēc kā jūs to vērtējat? Mēs esam vienīsti tajā pilnīgi katru skolotāju. Mums visu laiku, mums katru dienu var teikt, izsauc mūsu policiju. Labi, katru otro dienu.
Jā, nu es ne... Pēc cilvēciskiem uzskatiem mēs esam slikti cilvēki. Tā kā pēc līkumiem, nu pēc viss, kas ir pasaulīs. Jā. Ok. Cik reizes dzīvē jūs melojuši? Cik reizes? Cik reizes, zini? Cik reizes Var dienā? saskaitīt? Nē, dzīvē. Cik reizes dienā? 20? Dzīve. Nu, nezinu. Daudz. Daudz. Var saskaitīt? Nē. Nevar saskaitīt. Jā, es saskaitu. Es ļoti daudz meloju. Jūs esat kādreiz dzīvē kaut ko nozaguši? Vispār. Vai jūs šodien kaut ko nosakāt? Nē, vispār. Vispār arī, jā. Kurš zog vispār? Tas tik lai... Jā. Jūs kādreiz esat novelkuši, teiksim, internetā filmas, nesmaksājat par viņiem? Nē, vispār. Nu, Man grūti jums noticēt, jo Mēs jūs maksājam arī kino, mēs maksājam Jā. par biļeti. Popcornu. Principā skaitās, ka jūs kādu, teiksim, ka jūs kaut ko neizdarat, jā. Es apsoluši kaut ko izdarīt cilvēkam, ja jūs neizdarat viņam, tad jūs nozogat no viņu laiku, principā, arī. Laiku, uzticību nozogat, tādā ziņā arī tā ir zakšana. Tādā ziņā mēs nezogam. Par ko? Jā. Nu, tā kā, saprotiet, materiāla zakšana, arī laika zakšana, kādam nozodz laiku, teiksim. Tad, principā, sanāk, ka jūs esat melīgi zagļi. Ja? Vāc. Žēl. Nē, bet es arī tāds esmu. Es tik nostādu jūs tā kā faktu priekšā un zinat, ko es nosaucu tikko? Nē, jā. Es arī cenšos apzināties katru dienu, ka es esmu tāds. Bet zinat, no kurienes tas nāk, tā melošana, zakšana, iekāre, tur 10 tādi principi, zinat, kas tie ir? Grēki, Nē, baušļi, ko? Baušļi, pareizi baušļi, jā. Tas tāds morāls likums. Tas pārkāp baušļi, tas ir grēks. Principā, jā, tā sanāk. Pārkāp baušļi. Bet visi cilvēki ir tad melojuši, zaguši. Tad visi, principā, sanāk slikti pēc šīs pasaules standartiem. Bet tu vari lūgt piedošanu. Kam? Dievam. Kāpēc viņš tev piedod? Jo viņš mums mīl. Kāpēc viņš tev mīlētu? Tu esi zagus, tu esi melis. Iedomājies, tu esi kaut kādu noziegumu izdarījis. Un tagad ir tiesa. Un tev tiesā, jā. Bet tu saki, tiesnes piedod man. Vai tev tiesnesis piedos vienkārši tādēļ, ka paprast piedošanu? Nē, jo tie ir pasaulīgie likumi. Jā. Kāpēc, lai Dievs tev piedod? Es varu pateikt tādu pareizu atbildi, ko es dzirdu baznīcā. Dievs ir mūsu tēvs, viņš mums ir radījis, viņš Bībelē raksta, ka viņš labi, es nevarēšu nolasīt pāris, bet viņš Bībelē daudz, ko raksta, ka viņš mums mīl, un ka viņš mums piedos. Kaut kas tāds. Bet kā tu domā pats? Nevis, man nevajag pareizi atbildēt, man vajag tavas domas. Nē, es tā arī domāju. Es to zinu, es kaut kur apziņā. Ok, forši, ka tas tev ir. Kā tu domā? Man Dievs nepiedod. Tev nepiedod? Jā, jo viņš man dod sliktas veiksmes. Sliktas veiksmes? Jā. Tu vaino Dievu tādēļ, ka tev neveicās? Es daru kuņus. Es daru sliktas lietas. Jā. Jā, viņam tas nepatīk. Pēc visas tās lietām, jā. Un tad viņš man dod sliktu veiksmi. Tad tu vaino Dievu, ka tev neveicas. Es vainoju visus, izņemot sevi. Visus izņemot sevi, jā. Bet īstenībā tā ir tāda mūsdienu problēma, kad cilvēki vaino visus, izņemot viņus pašus, bet reizēm vajag uzņemties tā atbildību, zin kā. Lai pieaugtu un tā. Jā. Tā kā jā, Džeki, principā, paldies, ka jūs uzklausījāt, vai ne? Es ceru, ka arī sanāks aizdomāties. Man prieks, ka tev ir jau kaut kāds pamats, mierīgs jūtams un foršs. Arī prieks, ka tu uzklausīji, kaut vai tev cits viedoklis, bet ir svarīgi par šīm tēmām runāt. Kā jūs domājat, jūs aizdomāsieties vispār par to, ko mēs apspriedām šodien? Svētdien baznīcā, jā. Svētdien baznīcā. Es ne, jā, varbūt. Arī mēs iesim ķert šurpas un aizmirstīsim. Jā, viss kaut kas, jā. Kā tu? Domā? Padomā? Nē, tu domās. Es nedomāju. Tu nedomā, jā. Es ceru, ka vismaz mājās atnāks viens pats būs, nevis ar draugiem. Gulēšu, es tādu padomāju. Aizdomā. Bet labi, vakarā tu atcerēsies tāpat, ko mēs runājām. Jā. Cilvēks pārdomā visu dienu. Tā kā labi. Paldies, ka uzklausījāt. Varbūt mēs varam īsi aizlūgt? Visi kopā. Es nemāku domāt.
Nu, tur jau nav tā vienkārši saruna, principā, ar Dievu. Tas jau pat nav jāliek rokas, tas ir... Ja?